Šoreiz sarunu aicinājām Lauru Zvirbuli, projekta Glābējsilīte Latvijā koordinātoru. Ar Lauru runājām par projekta Glābējsilīte nozīmi un tā attīstību. Babybox projektam ir 3 lielie mērķi. Pirmais mērķis ir vistiešākajā ceļā glābt to zīdaiņu dzīvības, kuru vecāki ir gatavi pastrādāt noziegumu, lai tiktu no viņiem vaļā. Otrs lielais mērķis ir nodrošināt Latvijā tīklu ar diennakts palīdzību, gan psiholoģisku, gan praktisku palīdzību. Tātad pie katra babybox atrodas diennakts tālrunis, ieejot slimnīcā vai no sava telefona ir iespēja piezvanīt un atbrauks pakaļ, lai palīdzētu risināt situāciju cilvēkam, kurš ir palicis uz ielas ar zīdaini uz rokām. Un trešais lielais mērķis ir rosināt sabiedrībā diskusiju par bērnu dzīvības vērtību, par ģimenes plānošanu, par kontracepcijas jautājumiem un lūgt padomāt par to, ka ir jāierauga, kas notiek apkārt. Ideja radās 2006. gadā, kad masu mēdīji publicēja 9 atrastus mirušus jaundzimušos. Tātad tie ir masu mēdīji, jo kopējā statistikas nav. Mēs varam tikai pieņemt, ka uz katru atrasto ir vēl 3 neatrasti. Un līdz ar to tā bija tāda absolūta ziņa, kad ir kaut kas jādara, lai šī situācija neatkārtotos. Tā sākās darbs pie projekta ar juridisko izstrādi, kas turpinājās 2 gadus pētījumos, likumos, skatoties, vai šādu projektu var ieviest Latvijā. Pirmā tika atvērta Rīgā, tas bija 2009. gads. Tai sekoja Liepāja, pēc tam sekoja Daugavpils, tad bija Ventspils un Rēzekne. Tagad nākamā būs Valmieras Glābējsilīte. Ir nosacījumi šī projekta ieviešanai, un viens no galvenajiem nosacījumiem ir tāds, ka Glābējsilīte atrodas slimnīcas klusajā teritorijā, kur nav daudz ļaužu, kas staigā, kur nav apsardzes un kur nav kameras. Līdz ar to mēs maksimāli nodrošinām anonimitāti personai, kura vēlās savu bērnu atstāt babyboxā. Ja babyboxā tiek atstāts mazulis, mediķu tālākā rīcība ir atskanot signālam šo mazulīti paņemt un apskatīt viņa veselības stāvokli. Ja mazulītim nav vardarbības pazīmju, ja ar viņu kopā nav atstāti dokumenti, tādā gadījumā, un vēl, ja viņš nav meklēšanā šis bērniņš, ko pārbauda policija apmēram 3 dienas, tad mazulītim ir atradeņa status un vecāki netiek meklēti. Savukārt, ja ir vardarbības pazīmes vai ja ir pazudis bērns vai ievietots ar dokumentiem, tad, protams, ka vecāki tiek meklēti. Ir atstāts zīmīts gan ar bērnu vārdu, gan ar dzimšanas laiku, gan ar dzimšanas datumu. Ir rakstīti novēlējumi, ir ļoti daudzas tādas ļoti atpazīstamas lietas, un visas šīs lietas kopā ar bērniņu tiek nodotas tā saucamajā ceļa vārdu kastē viņa jaunajiem vecākiem. Ceļa vārdu kaste sevī ietver ne tikai tās mantiņas, knupīši, pudelītes, zīmītes, bet arī vēstules. Vēstuli bērnam, kurā tiek rakstīts, kurā datumā, kurā glābējsilītē viņš tika ievietots un kurš ārsts bija pirmais, kas viņu ieraudzīja un apskatīja, kā arī vēstuli jauniem vecākiem, kā vispareizāk mazulītim izstāstīt to, ka viņš ir no glābējsilītes, kad to darīt vispareizāk un pateikt vispareizākie vārdi, lai neiedragātu viņa psihisko veselību. Ceļa vārdu vēstules mums palīdzēja sagatavot Rīgas Stradiņu Universitātes psihosomatikas klīnikas ārsti psihoterapeiti. Ja uz šo brīdi Latvijā pa 3 gadiem būtu atrasti 18 miruši bērni, mēs varētu teikt, ka tas ir ļoti daudz. Ja man ir jāsaka priekš projekta, tad projekts attaisnojas sevi jau ir ar pirmo atstāto mazuli. Uz doto brīdi ir 18 laimīgi bērni, kuri jau ir ģimenēs un kuriem ir vecāki, kuri ir stāvējuši rindā uz zīdaiņu adopciju un viņi ir sagaidījuši savu brīnumu. Un ja šis bērniņš nav bijis vajadzīgs bioloģiskiem vecākiem, tad šobrīd viņi ir saņēmuši savus īstos vecākus.